Sveiks! Šodien gribu padalīties par tēmu, ko bieži esmu dzirdējis holistiskās labklājības sakarā, ka var jau darīt, bet no tā jau vispār tāpat nav nekāda jēga. Lai uz šo jautājumu atbildētu, es biju šodien depo, nopirku sakrats milti un jums vienkārši vizuāli parādīšu, kā tas īsti notiek. Iedomājies, šī ir mana mazā smuka veselīte, kas ienāca mammas puncī. Nolikšos viņu tā, lai jūs labi redziet. Tātad es priecīgi dodos iemiesojumā, nonāku mammas puncītī, bet tur jau priekšā ir mammas dzimtas pieredze. Ar to vēl nepietiek, jo tur priekšā ir arī tēta dzimtas pieredze. Tad mamīte gaidību laikā satraucās, bailītas, vēl viss kaut kas notiek. Ir vēl citas pieredzes. Tāda ir manas dzemdības, kas nav tik vienkāršas, kā visiem gribējās. Tāda 5 gados ir seksuālā trauma, tur mēs varam uzlikt 2. Tad es sāku iet skolā, kas man bija ļoti bailīgi. Tad ir milzīgs liekais svars skolas laikā, kur man daudz apceļ izsmējumi, kaut kas notiek, no kā man rodās daudz mazvērtības, nepārliecinātības, visa pārējā. Ilgus gadus rēšanas traucējumi. 2015. gadā no neveiksmīgas operācijas gandrīz pazaudējam tēti un ilgstoši dzīvo pa slimnīcām, kur es visu organizēju, daru, pārdzīvoju, cīnos ar sistēmu. Tad 2019. gadā negaidīti mamma saslimst ar vēzi, pazaudēju 2 nedēļas pirms piedzimst vecākais bērniņš. Dzemdības ir grūtas, tur ir ļoti daudz. Tad nākamajā gadā aiziet tētis, piedzimst vēl viens bērniņš un ir 2021. gads, kad es saprotu, ka man ir pavisam slikti un es sāku kaut ko darīt. Es dodos uz 1. terapiju, es dodos uz 2. terapiju, es dodos uz 3. terapiju, paskatos, nekāda jēga, tāpat viss ir slikti. Tad es padaru vēl kaut ko un vēl kaut ko. Un tādī mirklī tā ir mana atbildība un izvēle. Vai nu es pārtraucu un pieņemu lēmumu un vainoju terapeitus, ka viss ir slikti, jo visu, ko es savā dzīvē esmu sastrādājusi, viņi nav spējīgi man noņemt 1 vai 2 sesijās, vai es tomēr izvēlos strādāt un izvēlos labāku nākotni gan sev, gan saviem bērniem. Un jā, tas ir ilgi, tas ir darbs, tas nav vienkārši, bet tas ir izdarāms. Un jāciena arī ir mūsu pieredžu kopums un terapeitu darbs, jo tas viss prasa ļoti daudz laika.